klātsošie un tie, kuri skatīsies šo video reportāžu ierakstā, ir 2024. gada 25. novembris. Mēs atrodamies Ķekavā, Jaunu ideju centrā, un novadam vēsturisks brīdis tiek svinīgi nodota pirmo reizi Ķekavas novada domes bibliotēka ar visu tās rīcībā esošo grāmatu fondu. Un nedaudz par to, kā aizsākās šī bibliotēka un tās fonda tapšana, un nedaudz arī par ideju priekšvēsturi, es došu vārdu vienam no idejas autoriem un līdzdibinātājiem, Andrim Feldmanim. Andri, lūdzu, ieskicē to dienu notikumus. To dienu notikumi bija saistīti ar domu radīt ko tādu, kam ir pārmantojamība. Ko tādu, kam ir turpinājums un kam ir mūžīga vērtība. Un līdz ar to tās noformulējās Ķekavas novada domes priekšsēdētāja bibliotekā. Mēs ļoti labi zinām, ka bibliotekas ir veidojuši arī diži valstu vadītāji, tādi kā Ronalds Reigans un citi ASV prezidenti un arī Eiropas valstu vadītāji. Un šīs bibliotekas ir vienmēr kalpojušas kā platforma sabiedrības uzrunāšanai, jaunās paaudzes iesaistei sabiedrības attīstības procesos un arī izglītošanā. Arī šai bibliotekai ir tieši tā misija un tieši tas uzdevums un arī mērķis. Man ir prieks, ka šī biblioteka ir ar šodienu ieguvusi pārmantojamību un pēc nākamā gada pašvaldības vēlēšanām droši vien, ka vai nu šī biblioteka paliks pie esošās priekšsēdētājas Viktorijas Bairas kundzes, vai arī nonāks pie nākamā Ķekavas novada domes priekšsēdētāja. Paldies par atbalstu idejai Jurim Žilko kungam, kurš atsaucās uz šo ierosinājumu. Un jāatzīmē, ka pirmā grāmata šajā fondā bija vispārējo latviešu dziesmu svētku vēsture 150 gadi versijas, kuras līdzautore ir arī mūsu novadnieka, dižā diriģenta Jāņa Dūmiņa meita Ilze Dūmiņa un visa šīs grāmatas radītāju radošā komanda. Paldies! Paldies, Andri, par šādu ieskicējumu vēsturēm tās dienas notikumiem. Patiešām bibliotēka ir pieredzējusi vai piedzīvojusi fondu papildinājumu, un tu ieskicēji jau pirmo grāmatu. Varbūt nedaudz izmantojot iespēju, pastāstīšu, ka fondā šobrīd reģistrēts ir 42 grāmatas. Tās ir dažādās valodās. Grāmatu fondu ir papildinājuši gan Lielbritānijas vēstnieks ar savajām mīļāko kulinārijas grāmatu, gan Gruzijas vēstnieks dāvājot unikālu grāmatu, kur ir divās valodās, gruzīņu valodā un latviešu valodā, romāns Mūžības skartie. Tāpat ir dažādu novadnieku autobiogrāfijas, piemēram, slavens kapteinis Antons Ikaunieks, tāpat ir grāmata par atmiņu Daugavu, Latvijas sporta lepnums un, protams, arī darbinieki savulaik ir atsaukušies šai idejai un dāvājuši grāmatas ar ierakstiem un atstājuši savus autogrāfus, tādā veidā ietopot vēsturē un tādā veidā pieliekot savu roku, atstājot autogrāfu un pieliekot savu domu arī šī fonda papildināšanā.
Un, protams, arī viesojoties Ķekavas novadā, Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī ir dāvājis grāmatu Latvijas diplomātijas gadsimts šai bibliotēkai šajā fondā. Fonds ir publiskots bibliotēkas sistēmā, jebkurš faktiski interesants var pieteikties, saņemt šo grāmatu. Šobrīd līdz šim šī sistēma bija tāda, ka to varēja darīt klātienē, Lasītavā, Gaismas ielā. Kā būs turpmāk, par to mēs jūs informēsim, bet šobrīd jāsaka tā, ka ir klātsošo vidū ir gan domas deputāti, gan viesi no Arhitektu savienības, gan arī pašvaldības pārstāvji, kuri tad ir sagatavojuši pieņemšanas nodošanas aktu, ar kuru faktiski tad šis fonds tiek tālāk nodots. Šeit vietā arī jāpiezīmē, ka par šo laiku, kamēr gatavojām šo te pieņemšanas nodošanas aktu un visu šo procesiju, fondā ir nākušas klāt vēl vairākas grāmatas. Šeit jūs varat redzēt, ka fonds šobrīd noteikti ir vairāk kā 50 vienības. Te ir novadnieku sarakstīts autobiogrāfijas, slavens novadnieks un aktīvists, savulaik arī sabiedrisks darbinieks, uzņēmējs, turismu uzņēmējs Pēters Geks ir nogūlis 2 grāmatas, grāmatu laikam līdzi un puse gadsimta Ķekavā. Tātad tie, kuri vēlas, var šo grāmatu lasīt. Ir arī šobrīd ļoti aktuālā situācija, par ko nedrīkstam aizmirst, Jāņa Slaidiņa grāmata ar ierakstu bibliotēkai par situāciju Ukrainā, no Krīmas līdz Marīnkai. Un arī ir tādu slavenu sabiedrisku darbinieku, kādreiz ļoti aktīvu, Marinas Kastiņēckas arī grāmata ar novēlējumu ierakstu. Paldies Mārim Šopam par šīs grāmatas sagādāšanu un nogūšanu šajā fondā. Lūk, līdz ar to, šobrīd situācija ir tāda, ka nav iespējams, mums neizdevās tomēr panākt situāciju, kad mēs varam svinīgi nodot šī brīža priekšsēdētājai, tāpēc viss tā procesija ir tīri tad formāli, būs pieņemšanas nodošanas akts, bet bibliotēkas krājums būs publiski pieejams un aicinam ar šo arī jūs apsvērt iespēju bibliotēkā nodot savas, varbūt vērtīgas, retas grāmatas un noteikti ar ierakstiem un vēlējumiem. Es nāku šeit uz grāmatas, bet es svarīgi ir bibliotēkas simbols. Man ir vispār svarīgi simboli. Un es varu pasniegt šādu mazu ģerboņu, tas ir Kurzemes zemgals hercogijas ģerbonis. Šī teritorija, mēs esam, bija Kurzemes zemgals hercogista, un es vienkārši šo te kā simboliņu mazu varu pasniegt. Jā. Varbūt es nezinu. Bibliotēkas no oša koka veidotā autora darba izpildījumā veidotā plaukta. Varbūt pat šeit viņš būtu piestiprināts. Ko jūs teikt? Ja? Jā, šeit ir pieņemšanas nodošanas akts. Sarakstīts, grāmatas tiks pārskaitītas un tad pēc tam arī gala beigās gan es uzlikšu parakstu, gan arī pašvaldības pārstāvs. Vēlreiz paldies tev par idejas atbalstu. Jā, paldies tev par ideju. Paldies. Un turpinām darbu pie šīs bibliotekas uzturēšanas. Labāk sabiedrības un sabiedrības saliedēšana.